ja tautā beidzās sievietes, kas grib dzemdēt, un vīrieši, kas gatavi krist karā par dzimteni, nu, tādai tautai jāaizmirst, jā. Diemžēl, nu, tā tas ir. Vispirms sāksim ar jaunumu. Tev ir jauna grāmata. Vai vari mazliet pastāstīt, kas tā ir, kā radās? Jā, nu tā ir nosaukums Pirmais templis, apakšnosaukums sievietes ķermeņa simbolika, un viņa būtībā radās kā nepārtrauktas tādas domāšanas un vērošanas cilvēku un attiecību un sieviešu un vīriešu vērošanas auglis, 30 gadu garumā. Kaut kādā sakarā viņi ir arī ar iepriekšējām grāmatām, sevišķi ar, apus pārējai. Tas, kas vēl tajā grāmatā nav, bet tāds apkopojums, kas man ienāca prātā pēc tam, kad viņam ir tipogrāfija, un ko es ieliku savā blogā, ir tāda, manuprāt, skaista hipotēze, ka iespējams tas ir tā, ka mēs esam, tā kā mēs piedzimām, tad mēs skatījāmies uz mātes ķermeni un vienlaicīgi uz tiem signāliem, ko tā māte mums dod. Vai viņa smaida, vai viņa atbalsta to, ko mēs darām, vai viņa neatbalsta, vai viņa ir dusmīga, vai viņa ir nelaimīga, vai viņa ir apjukusi, vai viņa ir prātā sajukusi. Un ka to mēs visu kaut kā esam savākuši kā tādu programmu, kas vienkārši uzinstalējās. Ja? Ko mēs kaut kā tā kā, uztveram sevī. Un tas ir laiks, ko mēs neatceramies, bet pēc tam pieaugušajā dzīvē, satiekot citas sievietes, un citām sievietēm ir tie paši simboli ķermenī, kas mātē. Šie citas sievietes simboli ieslēdz mums kaut kādas tās programmas, kuras ir gatavas, kuras ir noinstalētas. Bet tās programmas nāk no sieviešu kārtas līnijas, jo katrai sievietei, arī tev, caur tavu māti, ir tiešā radniecība līdz ievai. Ja? Jā. Un tad jūs vienu otru esat tuvojuši, turējuši rokās un pie krūts un zīdījuši, tad tā informācija no mātes ir atnākusi pie meitas un tā tālāk. Var teikt tā, tas, kas ir noticis visā vēstures gaitā, tas ir sievietes ķermenī un sejā, un viņi to nodod savam bērnam, savam zīdainim. Ja? Un pieaugušie cilvēki, tad, kad viņi satiek sievietes savā dzīvē, tad viņos atnāk šīs programmas. Un var teikt tā, ka sievietes ir tā kā cilvēku zemapziņa, kas staigā riņķī. Ja varētu teikt arī tā kā instrukcija, kā uzvesties. Ja, tad, ja tu nezini, ko darīt, atrod kādu sievieti un paskaties uz viņu. Ja, un tad te uzreiz ir ko darīt. Ja, tas, ko tu saki, šī te pārmantotība, tā vēsture, kas iet cauri sievietei, šīs te cilvēks izdzīvošanas, dzīvošanas, attīstīšanās mantojums, tad kā tu šobrīd vērtētu šo te, es viņus saucu par šām ķercošajām feministēm vai iznīcinošajām zilzeķēm, šo te viņu tendenci noniecināt, atteikties no būšanas sievietei, paziņojot, ka viņas ir vienkārši ķermenis un vīrietis ir vienkārši objekts, kas zināmā mērā apdraud viņu šajā izvēlē, teiksim tā. Ja, tas ir ļoti svarīgs jautājums. Tad tas, ko es tikko teicu par to savu grāmatu, parāda to sievietes svarīgumu, to ārkārtīgi būtisko lomu, to nozīmi, kas ir dzemdēšanai, un kas ir grūtniecībai, dzemdēšanai, un kas ir krūts barošanai arī. Ja? Jo visu šo informāciju mēs savācam šajā agrīnajā dzīves laikā. Tad pilnīgi ekskluzīva, pilnīgi dievišķīga, pilnīgi neaizvietojama loma. Ja?
Un tad mēs redzam, ka no šādas lomas ir sievietes, kas no šādas lomas atsakās. Man to nevajag. Jā, kāpēc? Kā tas nāk tā? Jā? Un viena no atbildēm ir jautājumu, ko es jums uzdevu, ka mēs šodien satikāmies, ja, kāpēc konservatīvas sievietes ir skaistākas? Jā? Jā, vai kāds nāk, ka skaistas sievietes ir vairāk konservatīvas? Jā. Man liekas, ka daudz viet ir tādi pusaudziski kompleksi sievietei, kurai nepatīk savs ķermenis. Vispār jau tas nav nekas ekskluzīvs. Man liekas, ka gandrīz visas meitenes 14 gados stāv pie spoguļa un raud. Jā, jo kaut kas viņai noteikti nav tāds, kā, kā te kinozvaigznē vai aktrisē, vai tur deguns, vai dibens, vai tur kaut kas vienmēr pietrūkst. Ja? Un savukārt, ka viņai 39, kas ir ļoti zīmīgs vecums, tad gandrīz visas sievietes ir tā kā pieradušas pie savu ķermeņa. Ja, kaut kā iedzīvojušās un teiksim, skatās spoglī bez kaut kādas traģēdijas. Lai gan, ja teiksim, objektīvi skatītos pēc kaut kādiem kritērijiem jaunības, ja, tad varētu teikt, ka varbūt to defektu ir vairāk nekā 14 gados. Ja? Bet attieksme pret to ir daudz mierīgāka. Bet ir sievietes, kuras nepierod pie savu ķermeņa. Ja? Un līdz ar to viņām ir šī ideja, ka viņas labāk būs vīrieši. Ja, teiksim, tā, viņas būs vienkārši cilvēks. Vienkārši cilvēks, tā kā, ja? Ja, un, teiksim, tas jau būtu nekas briesmīgs, jo, teiksim, tāda kompleksa varētu būt, 1% sieviešu. Bet, diemžēl, mēs visā šitajā redzam milzīgo propagandas spēku, kas gan nav nekāds noslēpums jau kopš aizvēsturiskiem laikiem, bet zinot, teiksim, tur doktora Gēbels panākums vai Staļina panākums, ka var jau nozombēt, var iestāstīt visu ko. Ja? Un jaunām meitenēm arī var iestāstīt, ka viņām labāk nedzemdēt. Tāpat kā puišiem var iestāstīt, ka būt vīrietim tas nav svarīgi. Jā. Bet šitas ir ļoti svarīgs jautājums akcentēt tieši šito izvēli. Kā tas nāk, ka meitene, kura varētu sapņot par būšanu mātei, un meitene, kura varētu, teiksim, sapņot par to, ka viņa ir ģimenes dvēsele, ka viņa bija līgzdu, vai ne? Kā tas nāk, ka viņu var pierunāt no tā atteikties un uztvert kaut kādu vīriešiem raksturīgu karjeru par pievilcīgāku? Jā, tas droši vien ir tas pārprastais, ka sievietei jākļūst, teiksim tā, vīrietim līdzvērtīgai, bet viņai nav jākļūst par vīrieti. Tas jau nenozīmē, ka viņai jākļūst par vīrieti, jo tās attiecības starp vīrišķo un sievišķo laika gaitā ir izjaukta, un tagad sieviete vai sievietes pārprasti cenšas. Bet tas ir ļoti skaidri parādās tajās izvēlēs. Tradicionāli vīriešu dzīve ir interesantāka nekā sievietes tradicionāla dzīve. Tas nozīmē, ja tev ir iespēja izvēlēties būt vīrietis, ja, un šito bez propagandas nevar. Nē, tas ir ļoti mērķiecīga propaganda un ļoti mērķiecīga arī vīrieša un sievietes šo te lomu noplicināšanu. Jā. Tāpēc, bet, protams, ir arī tas, ka ir sievietes ar stipru dzemdi. Ir tādas sievietes, kur nekādu propagandu nepaņems. Ja, tur viņām jau, teiksim, vidusskolā jau nepielec fiziku un matemātiku, viņai balīts tikai prātā un tusiņu un tam līdzīgi. Respektīvi, visas iespējas tikt pie bērna, vai ne?
Jā, tā ir tāda bioloģiska meklēšanās uzvedība. Viņa izpaužas, un pret to nekāda propaganda nevar iedarboties. Bet tādu meiteņu vai tādu sieviešu nav tik daudz. Es domāju, ka diez vai puse ir tādas. Jā, un kādai 4. daļai izskatās, ka var, vai pat 3. daļai var ieskaidrot, ka nevajag tev nekāds bērns, nevajag tev nekāda ģimene. Jā, un tad kā tas ietekmē tavuprāt tās bažas, kas arī tagad tik pa laikam izskan, ka mēs demogrāfiski esam apdraudēti, ka mūsu tauta, latviešu tauta, nespēja sevi, teiksim tā, atražot. Tas nav kaut kāds arī mērķtiecīgs process, tomēr šāda propaganda? Es domāju, ir. Tagad mums ir rādītājs, es te vakar biju Demos konferencē tieši par demogrāfiju, un tur parādnieks teica, ka esot tagad 1,3-4 laikam uz vienu sievieti Latvijā. Bet viņš saka, ka latviešiem rādītājs ir augstāks. Tas ir kaut kur 1,7. Tas jau uz Eiropas lomu, tāda fona jau ir diezgan cienījami. Bet viņš teica arī, ka pavisam nesen, bet es aizmirsu, pa kuru gadu viņš domāja, dzemdību latviešiem ir bijuši virs 2. Tad vairāk kā 2 bērni uz sievieti. Ja? Tā kā, teiksim, pagājušajā gadā Latvijā piedzima kaut kā 14,000 un cik tur to bērnu, kas ir vēsturiski mazākais rādītājs, bet zini, cik daudz krievu piedzima no tiem 14,000? 1400. Jā, bet jautājums ir, vai mēs, es zinu, ka arī šajā konferencē, par kuru tu pieminēji, bija izskanēja tāds jautājums no klausītāja, ka abstraktu demogrāfijas atbalsta pasākumu vietā vajadzīga latviešu tautas glābšanas programma, lai izlīdzinātu okupācijas un karu nodarītos dzīvā spēka zaudējumus. Neapšaubām. Jautājums ir, vai mums vispār ar bērnu dzimstības pieaugumu ir jāuzstāda kā programma, kā kolonizācijas seku likvidēšana, taču tas ir absurdi. Arī to tā var teikt, bet tas sauklis nav diezko populārs pagaidām vēl. Jā, to pat 100 reizes labāk man maz zina, kā vārds dekolonizācija atbalstojās vārds gaitiņos Rīgā un sevišķi Briselē. Jā, tā ir tukša skaņa. Tas ir ne tikai tukša, tā ir tāda uzreiz pat tie, kas tur bijuši tajā koridorī, pēkšņi paslēpjās kabinetos, lai izliktos, ka viņi nekad nav dzirdējuši šo vārdu. Jā. Lūk, bet tāda programma jau ir vajadzīga, un es teiktu, ka jācīnās par tām sievietēm, par tām 25–30%, kuras ir pakļāvīgas tai propagandai. Un labā ziņa ir tā, ka iedodiet stenziniekam iespēju 10 gadus ar to strādāt, un viss būs atpakaļ. Jā, bet atkal ir jautājums, un arī tas, ko mēs esam arī ar kolēģiem runājuši, labi, šie bērni piedzimst, bet jautājums, kādā vidē viņi dzīvo? Vai tie vecāki, vai tā vide, piemēram, es nezinu, Ķengaraks, Purciems, Daugavpils, vai rada latvietim šo iespēju izaugt par latvieti? Vai viņš izaug kā, vienkārši cilvēks bez nācijas izjūtas? Jo arī tieši tāpatās, kā mēs varam iemācīt ar propagandu, nebūt vairs sievietei vai vīrietim, tāpat ir ļoti propagandu, tiek mērķiecīgi mācīts, ka nacionalitāte jau nav svarīga. Jā, es ar savu sievu sākām dzīvot arī vienistab dzīvoklī Purciemā. Bet, protams, ka tā nav vide, kurā, kas ir saskanīga ar latviešu dzīves izjūtu. Ja? Tāpēc tu jau dari kaut ko, lai to mainītu, vai ne? Visādi tur, teiksim.
Jā, bet tad tas jautājums, ko mēs arī iepriekš apspriedām, pirms uzsākām šo sarunu, ir par šo vīrieša lomu, par to, cik lielā mērā šis vīrietis ir gatavs būt vīrietis. Pirmkārt, gatavs radīt šo bērnu, otrām kārtām gatavs parūpēties par šo bērnu, un ne tikai par bērnu, bet arī šo sievieti, ne tikai viņu pabarot, bet arī es teikšu tā, radīt šo vidi, lai viņa kā latviete spētu izaudzināt arī latvieti, jo tas ir vīriešu uzdevums, jo, piemēram, Spartā pilsonis, tas nozīmē karavīrs. Tātad viņš tika audzināts kā karavīrs, kurš ir gatavs aizstāvēt un pat mirt par savu tautu, par savu ģimeni, par savu valsti. Cik lielā mērā mēs varam runāt par... Tas ir, es saku tā, ka ja tautā beidzās sievietes, kas grib dzemdēt, un vīrieši, kas gatavi krist karā par dzimteni, tādai tautai jāaizmirst. Jā. Diemžēl, tā tas ir. Tā kā tas vīriešu faktors šeit ir ļoti nozīmīgs. Bet mums jāsaprot tāda lieta. Līdz 7 gadu vecumam puikam svarīgāk ir mamma. Bet pēc 7 gadu vecuma tētim ir lielāka loma dēla dzīvē nekā mammai. Un pēc 14 gadiem puikam mammas ietekme ir toksiska. Ja, respektīvi, viņa nav vajadzīga. Ja? Un te ir tāda statistika par vientuļajām mātēm, kurus, kā tu teici, ja puiši piedzimst vairāk, tad... Jā. Tad tā problēma ir tāda. 2014. gadā tāds bijušais Tautas partijas biedrs Edgars Zalāns, viņš bija laikam ministrs arī vien brīdi, viņam bija kaut kāds fonds uz izbrīdi, un tam fondam bija viens pētījums, un bija fantastisks rezultāts. Es atceros to skaitli, nevar aizmirst. 14. gadā Latvijā bija 62,000 vīrieši vecāki par 30 gadiem, kur dzīvo pie mātes ja vecākiem. Ja? Un tad, kāds 20 vai 25 gadus atpakaļ bija pētījums par Rīgas bomžiem. Kas tie tādi ir? Kāda ir vizītkārta? Izrādījās, ka apmēram katrs 4. ir vīrietis vecumā starp 50 un 60 gadiem, dažreiz ar tīri labu izglītību, kuram nesen ir nomirusi māte, ar kuru kopā viņš ir dzīvojis. Un sieva nav. Un pārtikuši viņi no mātes pensijas. Respektīvi, tas moments ir tāds, ja vīrietis ir pārāk ciešā un intensīvā kontaktā ar sievietēm, viņš kļūst mīksts. Ja? Tas, ko es saku, kad ir arī te pētījumi par Amerikas pusauģiem, ja? Kad tā skolas feminizācija un teiksim, fiziskās aktivitātes trūkums, iespēja izkauties uz ielām vai teiksim, sporta nodarbību trūkums vai teiksim, kaut kādu, teiksim, nodarbību kopā ar tēviem trūkums. Tas noved pie tā, ka gluži bioloģiski puikām samazinās testosterons. Jā, viņi vairs neizskatās pēc vīriešiem, ne? Viņi tā feminizējās, jā. Arī ķermenis. Es to saucu par romveidu pa vīriešiem, un arvien vairāk ir tāda apbrīnojama. Es brīnos, kur ir šīs sievišķīgās figūras no kurienes. Jā, un tāpat arī mēs, teiksim, jaunas sievietes, kuras lieto hormonālu kontracepciju, tu no muguras nepateiksi, vai tas ir vīrietis vai sieviete. Ja, tāpēc, ka gurnu līnija izzūd, tad uz jostas uzaug kārtiņa, vai ne? Tāda, teiksim, krūtis plūstoši pāriet vēderā. Jā, precīzi. Bet, vai šeit nebūtu arī tad jāskatās jau plašāk arī tas, kas notiek mums skolās un izglītības sistēmā? Neapšaubām. Jo
mērķiecīgi arī turot šo pirmkārtām ar zemo atalgojumu līmeni no skolām, it kā nejauši vīrieši ir izstumti. Protams. Tas ir, tā ir arī viena bioloģiska lieta, kā sievietes dzenās pakaļ vīriešiem. Jā, pat jaunajā derībā ir vieta, kur Marija dzenās pakaļ Jēzum, ka viņš tur dodas sprediķot, ka vienā brīdī Jēzus viņu savar ar vārdiem, kas man sieva gar tevi? Jā, mātei ir tendence sekot dēlam. Un ir tendence arī sievietēm, teiksim, būt tur, kur ir vīrieši, nevis tur, kur viņi nav. Jā, teiksim, es vienai klientei jautāju, kāpēc tu fizmatos esi iestājusies? Viņa saka, tu ko gribēji, lai es baltu filologos stājos, kur neviena vīrieši nav? Vai ne? Ko es tur darīšu? Es saku, bet tu padomā, kāds tev mokas bija mācīties sieviešu tai būdamai matemātiku un fiziku. Tur taču, ja tu esi kontaktā ar savu sievišķo būtību, tad tas ir vienkārši mocības. Jā, viņš saka, jā, bet es gribēju satikt vīrieti, kurš saprot teiksim, fiziku un matemātiku. Nav slikti. Iet uz ballītēm, fizmatos. Bet, respektīvi, tas jau tomēr tādā individuālā, ģimeniskā, bet arī sociālā līmenī uzliek par tādu pienākumu atrast vietu vīrietim, kur vīrietis var būt kopā ar vīriešiem. Un tur ir filmiņa Katrīna Neiburga, mākslinieca. Viņa ir staigājusi ar savu kameru par Rīgas garāžu kooperatīviem un brīnīsies. Beči. Ko jūs te darat? Un patiesībā ļoti smuka filmiņa iznākusi. Tur tā nepilns 40 minūtes. Ja? Ļoti simpātiski sieviete brīnās, kāda ir vīriešu pasaule. Vai ne? Tur ļoti daudz kas notiek. Ja? Bet, ja šādi, teiksim tā, vīrietis ir atvīrišķi, es teikšu tā, zināmā mērā apzināti, mērķiecīgi, es pat teiktu, atklātāk vai slēptāk. Tu pats kaut kā arī sarunā ar Džilindžeru izteicies, ka vīriešu spēks izpaužās 3 paudzēs. Ja mūsu tauta ir piedzīvojusi izsūtīšanas, Otrais pasaules karš, represijas, kolonizācija un viss pārējais, kur mēs varam sameklēt tās 3 paudzes latviešos? Ļoti bieži nevar. Bet ir tāds vīriešu figūras. Ja, bieži vien ir, ja skolā ir skolotājs, ja, kas ir vīrišķīgs, vismaz viens, uz kur puikas var skatīties, šitā uzdevās vīrietis. Un, ja tu gribi būt cienīts, ja tu gribi baudīt tādu cieņu kā šitas skolotājs, tad uzvedies tā kā viņš. Ļoti bieži kaut kādos darba kolektīvos ir vecāki vīrieši, kas tiek pa lomu modeļiem izvēlēti. Vadītāji, priekšnieki. Treneri. Treneris ir īpaši svarīgs. Ja? Treneriem vispār jāceļ būt pieminekļi. Ja? Cik daudz viņi puikas nav izvilkuši no teiksim, tādas kriminālās vidas ar sportu vien. Ja? Teiksim, tur ir Elbakjāns, ja? Kas ir tos geto games, izveidos 3x3. Tas vispār fantastiski. No Grīziņkalnu laukumiem ir izaugusi olimpiskie čempioni. Tas ir vispār prātam neaptverami. Latvijā. Mazā valstī, mazā pilsētā Rīga,
basketbola paveids, kuru spēlē visos Amerikas pagalmos, bet kur latvieši ir olimpiski čempioni. Un to ir sācis šitas te Elbakjans, kurš pats ir bijis grūts pusaudzis, ja, bet viņam ir testosterons. Ja, tad viņš izskatās pēc vīrieša, viņš uzdās pēc vīrieša. Un kā viņš kaitina šitās bābas, piedošana. Jā, ja? Jo pareizi saki. Es tev atļauju tā runāt. Tas ir, tagad ir tur kaut kāda protesta Grīziņkalnā. Jā, kad gribu slēgt, ka troksnis esot ka troksnis padomā, jā. Tur mašīnas brauc katru dienu, jā. Tas nav troksnis, ne. Tu tur esi izvēlējies dzīvot, jā. Troksnis no jauniešu sporta, vienkārši sviests. Bet tas ir tas moments, ka, piemēram, ja es lasu Twitterī, kā tiek ķengāts Šlesers, jā, priekš manis tas ir naids pret testosteronu. Viena lieta ir tas, ka, ko viņš tur dara, ja? Bet otra lieta ir viņa personība, kura ir vīrišķīga. Ja? Un būtībā visiem tā saucamiem oligarhiem kaut kādā ziņā šitas ir raksturīgs. Tāpēc, ja notiek cīņa pret oligarhiem, es vienmēr ļoti uzmanīgi par to skatos. Ja, jo daudzos gadījumos to cīņu ved tādas histēriskas bābas, kuras pašas nesaprot, ka viņām nav bērnu. Vai ne? Un tad viņas, teiksim, izliek to savu sarūktinājumu pret vīriešiem, kuriem viņu zemapziņas prāta būtu bijis pienākums viņām tos bērnus uztaisīt. Tad pieminēju šos politiskos figūras, un tad es iztēlojos jaunā laika kompānija. Ja? Nevīrišķīgais Dombrovskis ar tikpat jocīgu Kariņu un apkārt visas tās liberastes, ķercošās zilzeķes, kuras karos, kuras tūlīt taisnīgumu atvedīs, ienesīs un iemācīs visiem dzīvot. Galu galā neviens no viņiem nav spējīgs aizstāvēt dzimteni, aizstāvēt savu tautu. Viņam pat nav vairs sapratnes par to. Pasties uz Ašerādeni, kur ir vīrišķība. Es tur īpaši neredzu nekādu vīrišķību. Jā, tur par to jautājumu, tur sievietes acis vislabāk to var noteikt. Es domāju, ja patrenējās, tad no izskata sieviete varētu arī pateikt, tev ir 700. Jā. Tev varbūt knapi 500. Jā? Jā, kaut kāds, ja tu neesi sevī nokāvusi caur liberasmu un to zilzaķību, to savu sievišķību, protams, kā sieviete jau jūt. Un tam nav saistība ne ar izglītību, ne vispārējo. Viņa jūt, kurš ir tas vīrietis, kurš būs gatavs arī aizstāvēt, kurš būs gatavs mirt un kurš spēs iekarot, izkarot. Un es domāju, ka tā mūsu tautas problēma šobrīd ir arī, kāpēc mums šīs okupācijas sekas neizdodas veikt, ka sievietes ir pārrūpējušas šos vīriešus, viņas bijušas gatavas viņu vietā darboties un galu galā. Saprot, okupācija un karš šitās lietas paceļ augstāk, bet principā jau tā ir problēma vēsturiski visā pasaulē bijusi. Jo tā ir bijis tas saucamais vecās Eiropas periods, kur ir pētījusi lietuviešu amerikāņu filoloģi un arheoloģi Marija Gimbutas. Viņa ir aprakstījusi to kultūru, ko viņa ties izrakumos ir atradusi, kā tādu lielās mātes kultūru, kur ir sieviešu dievietes, un kur ir ģimene būtībā sastāv no mātes un bērniem, kur tēvs nav izaudzis, kur tēvs ir zem pusauģu vecuma, kur pieaudzis vīrietis klausa mātei un, piemēram, gana cūkas vai zosis. Tad tas nav līdz tam līmenim, kādi pusauģi. Tā, kad tas vīrietis izaudīs pusauģu līmeni, tad viņš sadumpojās, un tad viņš to tās mātes aiztinās.
Un ja viņš izdzīvo tur viens, ja, tad viņš kaut ko iemācās. Ko nozīmē izdzīvot vienam mežā? Nu, dažreiz viņš nāk atpakaļ, ja, viņam neprot sagādāties. Ja. Bet tad ir Kembels, mitologs, var teikt. Ja. Viņš apraksta to, kā veidojasies vīriešu sabiedrība, kuras prototips, respektīvi prototips tam, kas ir valsts, arī kas ir baznīca, kas ir kuģa komanda, kas ir armija, kas ir vīriešu organizēta vienība, kura spēja sasniegt mērķi, ko var sasniegt tikai vīriešu kolektīvs. Un tas sācies ir no medībām, no lielo dzīvnieku medībām. Jo zaķus vai stirnas jau var noķert cilpās, ja? Bet meža cūku, ja, teiksim, alni, briedi, lāci, lauvu, to var nomedīt tikai organizēta grupa, ja, kur paši organizēti rīkojās ar primitīviem medību rīkiem, ne, tur kaut kādiem nosinātiem mietiem. Un tādiem, kur prot izaudzināt medību suņus. Tad, ka vīrieši spēja nomedīt lielus dzīvniekus, viņi iegūst citu pašapziņu. Un ap viņiem sāk veidoties barības bāze. Ja, viņi kļūst turīgi. Un tas ir iekārojama lieta priekš sievietēm. Ja? Tad veidojās tas, ko es saucu par pirmotnēju laulību līgumu, kad tiek slēgts līgums starp sievieti un viņas bērniem un vīrieti, kas ir mednieks mežā. Tad tas vīrietis apsola, kad viņš apgādās to ģimeni ar pārtiku un aizsargās. Ja, no citiem vīriešiem, no bandītiem, huligāniem un no citām nedrošībām. Tad drošāks sievietē bija tas vīrietis, kuram visaugstākā autoritāte pārējo vīriešu ziņā. Ja? Jo tā doma ir tāda, ja tev vīrietis, par kuru var pateikt, ka, ja šitām sievietēm kaut kas notiks, tad atnāks viņš kopā ar saviem draugiem. Jā. Ja? Tad tas nozīmē, ka tas sievietēm nekas nenotiks. Viņi var droši staigāt riņķī un visi saka, tā ir sieva tam un tam. Ja? Vai tā ir meita tam un tam. Tad vīrietis kā apsargs, pirmā tēva loma. Bet, redzi, ja šodien tu vari aiziet uz teātri Rīgā, nebaidoties ne no kā, tad priekš kam tev vīrietis? Jā, bet es teikšu tā, labi, mēs it kā nedzīvojam tā, ka mums uz ielas kāds uzbruks, bet tā pašā laikā arī šī te... Daudzās vietās pasaulē uzbrūk. Jā, bet mums arī ir mainījusies šī ģeopolitiskā situācija. Mēs dzīvojam, principā, kara apstākļos. Netiešā, bet pastarpinātā kara apstākļos. Bet vēl nešauj. Un mēs apzināmies arī to faktu, ka mums ir šīs okupācijas sekas, mums ir šī 5. kolonna. Jā. Un tad man jautājums, es kā sieviete, es neesmu droša, ka man latviešu vīrieši būs gatavi aizstāvēt, jo pirmkārt liela daļa no viņiem vispār izliekās, ka šīs 5. kolonnas nav. Un otrs, viņi nav pat ne sevi trenējuši, viņi pat nav domājuši par to, kā viņi rīkosies tajā brīdī. Līdz ar to liela daļa vēl pasaka, es vispār esmu par mieru un braukšu prom. Tad ko mums kā latviešu sievietēm, ko darīt? Jo mums ir reāls, mums vismaz hipotētisks un diezgan reāls ir šis apdraudējums, arī fizisks. Pasaules vēsture jau rāda, ka kara gadījumā armijā var mobilizēt 10% no iedzīvotājiem. Tad, pieņemsim, ka mums ir palikuši tie kāds 1,5 miljonus. Tas nozīmē, ka 150 000 var iesaistīt armijā.
Šitiem visiem ir jābūt apmācītiem. Ja? Tad jābūt tā kā Izrēlē un Šveicē. Ja? Tam ir jābūt politikas mērķim, svarīgam mērķim, apmācīt, apieties ar moderniem ieročiem, ne jau tur šaut ar Kalašņikovu. Piedošanu to... Vai ne izjaukt, sajaukt, salikt? Jā, tur iemācies minūtes laikā. Apkalpot tās pats pretgaisa aizsardzības ierīces, ja, vai dronus, vai teiksim, raķetes. Tas modernais karš jau nav tāds kā Ukrainā. Ja, tas Ukrainas karš jau ir tāds pagājušā gadsimta karš. Tāds postpadomju atdarinājums, teiksim tā. Jā, modernā karā, ja cilvēks sēž pie kaut kādiem datoriem un tur mētā bumbas caur turieni. Tur, protams, ka tur vajadzīga arī ir fiziskā sagatavotība, bet tur jābūt ļoti labai izglītībai jau. Vai ne? Lai tu vispār varētu apieties ar to tehniku, kāda tur ir. Jā. Ka, teiksim, es lasu, kad lietuvieši plāno apbruņot tautu, gan droši vien, kad viņi zemesardze tam līdzīgi, bet ar principu, kāds pie mums jau nav, bet ko Aleksandrs Kirsteins runā, kad lietuvieši plāno uz vienu zemesargu laikam, bet varbūt arī plašāk, izlietot 12,000 eiro, lai viņi ekipētu. Ja, tas nav tikai zābaki un plinte. Ja. Tas ir daudz nopietnāk. Tas ir gan visāda tās bruņavestes, gan kaskas, gan nakts redzamības ierīces, gan protams, arī tur tas šaujamais, bet iespējams arī, kad kaut kādas dronu vadīšanai, ja, jo ir kaut kādi tur tagad arī tie droniņi, ko es neesmu dzirdējis, kad izmanto, bet kas pilsētās paskatās, kas aiz stūra notiek. Vai ne? Vai kas ir kaut kādā lapsenes lielumā, ja, ko faktiski tu nevari noķert. Ne? Jā, bet pieņemsim, ka mūsu valsts tagad saka, jā, mums ir tā nauda, mēs atvēlam, bet mani, piemēram, nepatīkam pārsteidza šī reakcija uz obligāto dienestu atjaunošanu. Jā. Un ka es redzu, ka jauni puiši piketē pie brīvības pieminekļa pret šādu nemzdēliņu. Bet, tu teici, jā, ja sievietes vairs negribēs dzemdēt un vīrieši nebūs gatavi vairs mirt par savu tēvzemi, tad, principā, tauta ir norakstīta. Bet es tev piekrītu tādā ziņā par to okupāciju un kolonizāciju, kad šo procesu rezultātā te ir palikusi tā 5. kolona, ja, un tas ir ļoti jūtams, jo viņi jau jūtās kā iekarotāji. Ja, tad viņi jūt, kad viņi ir iekurējuši šo zemi, un viņi turēsies. Viņi turēsies ar tiem ieročiem, kamēr atnāks, kas viņiem ir, kamēr atnāks savējie. Ja, tad, kamēr mēs viņus neidentificējam kā potenciālus ienaidniekus, tikmēr jau, un kamēr mēs muldam kaut kādas tur pasaciņas, kad viņi ir integrējami, kad vispār, politiskām debatēm jābūt krieviski, un tad viņi jutīsies cienīti, un viss būs skaidrs. Tas šos 34 gadus nav noticis. Un kāpēc, lai tas notiktu tagad? Ja? Tad mēs jau redzam šo 5. kolonnai, kas viņai ir refleks galvenais. Viņai ir refleks gribēt, lai šie iezemieši viņiem zemojās. Ja, tas ir refleks kāds, tas bija, ka mēs, piemēram, skatāmies karaļi, ja? Karaļiem bučoja rokas, tur krita uz ceļiem. Gāja atpakaļ gaitā, tu nedrīkstēji novērst acis, muguru nedrīkstēji pagriezt. Jā. Tad milzīgs goda atdošanas procedūras, ja? Kas ir tā kā, tas, ko grib iekarotājs. Ja, kas ir, teiksim, Krievam arī Latvijā, sevišķi iedzērušana, tas jautājums, ты меня уважаешь? Ja? Jā.
Viņam liekas, ka viņi neciena. Ja? Viņam vajag visu laiku atgādinājumu. Nē, tu taču te atnes kultūru, tu taču uzvarēji fašismu, ja? Tu taču esi malācis, tad tas viss pienākās. Ja? Un tu mūs tik forši izvaroji, ne tā kā tie vācieši, vai ne? Jā. Tāds primitīvu psihi, ja, kurai eksistē šis 20. gadsimta karš, kāds 20. gadsimtā vispār ir bezjēdzīgs. Ja? Viņš ir bezjēdzīgs. Tā ka viss nosaka, nevis, teiksim, kuram pieder šitais zemes gabaliņš, ja? Bet investīcijas, ceļošana, svešvalodas, informācijas telpa, ja? Tev nav tā Krīma jāiekaro. Bet tas imperialisms jau ir raksturīgs šai Krievu tautai, un imperialists mums ir pārsteidzoši, bet raksturīgs arī šai 5. kolonnai, kas atjaunojās, un pat tiem jaunajiem, kas ir it kā jau 21. gadsimta produkts, viņiem joprojām ir šis imperialisms iekšā. Tas liecina, ka viņi to pārmanto caur savu ģimeni, caur savu ar mātes pienu. Jā, bet tas ir Krievi pret teritoriju attiecās tāpat, kā mans pieminētie omāri, kas dzīvo 350 miljonu gadu. Ja? Tātad, kā saka fotogrāfs Kondrašins, ja, ko es bieži citēju, ja? Kad vīrietim nav interesi nodarboties ar seksu. Ja, nav dabiskas vēlmes nodarboties ar seksu, viņam ir dabiska vēlme iekarot vai noturēt teritoriju un makšķerēt zivis. Ja, tad ar seksu vai pie bērna tikt ir ieinteresēta sieviete, un viņam ir pilnīgi taisnība. Tad tas, ko dara Krievi, tad viņi uztver to teritoriju iekarošanu nevis modernā plāksnē. Mums ir Mēs uzvarējām pasaules čempionātā futbolā. Ja, Krievi to nekad nav izdarījuši, neizdarīs. Viņiem vienkārši, futbols, tā ir tāda industrija vispār, ja, kur ir sakopots visas iespējamās un neiespējamās tehnoloģijas un cilvēks sasniegumi. Ja, tas ir koncentrēts pie futbola. Teiksim, futbola nācijas ir attīstītākās nācijas pasaulē. Krievi varētu par to domāt, kā uzvarēt pasaules futbola čempionātā. Ja? Viņiem vieglāk ir apbruņoties un maukt brutāli uz Ukrainu. Jā, vai kā sasniegt to, ka mūsu visas ģerēviņas ir gazificētas un visas ielas ģerēviņās ir asfaltētas. Ja? Jā, bet labi, pieņemsim, lai ar viņiem viņi izvēlās tādu, kā būtu, bet kas latvietim liek, es atvainojos, braukt uz Krieviju pēc sprāguša ēzeļa ausīm par abreni, klanīties Eiropas parlamentā visiem priekšā un pakaļā, nolasīt to neizteikto vēl vēlmi vai iespējamo pārmetumu, un kad tik par mums kaut ko sliktu, no kurienes latviešiem tāda pazemība vai izpatība? To, ka tu esi iekarots, tas jau ir vīriešu uzvedībā iekodēts. Ja, kuram ir vasalis, tas ir, kuram bučo roku, tas ir vīriešu uzvedībā raksturots. Tas nozīmē, ja tu esi iekarots, ja tu esi vasalis, bet tu atsakies bučot roku, tad tu trauksmi. Ja? Tad tu jūties slikti. Nepatīkam sajūtu. Par šito Juris Rudevskis Telosā tika uzrakstījis smuku rakstu, ja, par saviem pusauģu gadiem. Tur bija par kaut kādu kabardiešu izcelsmes krievieti Rīgā, kas tur bufetniece, kas tur, teiksim, tiranizē, un ar kur viens latviešu puisis mēģina runāt latviski. Jā. Un kā viņi uzvedās, un kā tas puisis salūst, piekāpjas un iet viņu atvainoties. Jā, tad... mums tos drosmīgos izkāva.
Jā, bet saproti, tu no otras puses arī jāskatās. Ja visi būtu kā teiksim, astras, tad izkautu. Kad, teiksim, tā kolaborācija savā ziņā ir arī tā kā tautas izdzīvošanas instruments. Ja? Uz to nevar skatīties tikai vienpusē, ja? Ka tas ir gļēvuma izpausme, padošanos un tam līdzīgi. Ir brīži, kad ir jākapitulē, kad kapitulācija ir prātīgākā izvēle. Bet ja tā ir prātīgi apzināta izvēle ar domu, ka tagad piekāpjamies, bet tad gan. Bet mēs esam, man liekas, kā tauta, pirmām kārtām ļoti visur padevušies. Mēs esam kultivējuši šo, patīk tas tavs salīdzinājums, tā klanība, ja, tas klanisms. Un tai pašā laikā mēs noniecinām tos, kuri gatavi, kuri aicina, cīnamies, darām. To mēs redzam pat vēlēšanās, ja, ka tie, kuri aicina aizstāvēt savas nācijas intereses visos līmeņos, apzināti padzīt šo 5. kolonu, tie visi tiek no šiem te kolaborantiski baciļām pārņemtajiem vienkārši tiek izstumti. Tur man liekas, ka tu taču redzi, kāda ir reakcija uz to pašu DDD jūs avīzīt, ja? Kāda ir reakcija uz šiem terminiem? Ja? Bet man liekas, tu īsti nesaproti, kāpēc tāda reakcija? Nē. Tāpēc, ka bailes. Jā, tāpēc, ka mums arī ar tevi runājot, mēs šīs bailes nepazīstam. Mums liekas, no kā tur baidīties, vai ne? Jā. Un tās ir bailes muguras smadzeņu līmenī, ja, kas nāk no visām vasaļu lomām vēsturē. Ja? Un tās bailes ir tādas, kuras vai ir, teiksim, iespiež cilvēku, teiksim, saspiež tādos 10 līkumos, jeb arī izlaužās ārā kā 905. gads. Ja? Arī radikāli, ekstrēmi, principā, ekstrēms izpausmes, nav tāds, jā, ekstrēmi. Vai arī, piemēram, Krievijas pilsoņu karš, kurā piedalījās 80,000 latvieši. 80,000. Ja? 904. gada tautas skaitīšanā latvieši bija 1,4 miljoni. Tātad, 80,000. Jā, bet šodien zemesardzē ir laikam 8,000. Vai ne? Jā. Tātad, un armijā, tur, es nezinu, arī tur varbūt kā daži tūkstoši, ja? Bet kāpēc viņi tur bija? Jā. Kas viņus motivē tur būt? Ja, atbilde ir nekomplementējoša. Pēc pilsoņu kara Rīga bija un Latvija bija vislielākā dārglietu eksportētāja valsts pasaulē. Ja? Tā kā laupīšanas motivācija. Ja? Tas pats, kas tagad Ukrainā. Ja? Tikai, briljanti kaut kādu kaklarot iebāzt kabatā ir vieglāk nekā leduskapi. Jā. Jā, tā kā tā laupīšana jau, viņa visos laikmetos, kad kaut vai tu lasi, teiksim, tos materiālus par ārējušu ezerpili, ja tas ir 10. gadsimts. Tur taču laupīšana ir bijis tāda normāla parādība, vai ne? Ir kaut kāda tāda rakstura īpašība latviešos vai mūsu tautā, kas dotu tādu cerību tomēr, ka mēs esam kas vairāk kā tikai vasaļi un zagļi, teiksim tā. Tev ir kaut kādas lietas, kas tomēr varētu, kas mums, arī tiem, kas ir pie varas vai vispār, kam būtu jāveicina mūsu tautā
tie iedīgļi, kas ir tās īpašības, kuras mums vajadzētu vienkārši? Ir tāds uzņēmīgums un tāda spēja īsā laikā paveikt brīnums. Pacietība, sakoncentrēšanās, fokusēšanās. To sportā var ļoti labi redzēt. Ja? BMX, divi olimpiskie zelti. Ja? Tas ir vecāks sasniegums. Mēs esam tādi ļoti izturīgi, mēs ilgi varam paciest daudz ko, pieciest it kā mērķa labā kaut kāda. Jā, bet saprot, tiklīdz kā parādās valsts, birokrātija, tā viss saplīst, šitā uzņēmība pazūd. Skeletons, brāļi Dukuri, bobslējs, pirms tam bija kamaniņas. Mēs jau smējam arī parasports Latvijā attīstās, tāpēc, ka valsts lielu naudu nedod. Jā, mēs iztiekam ar mazumiņu. Un tad tur ir tas cilvēka spīts iekšā. Saprot, vienu brīdi bija pasaules simfonisko orķestru diriģentu top 10 divi latvieši. Ja? Teiksim, tas, kāda ir panākumi mūsu mūziķiem, mūsu koriem pasaulē, tas jau ir unikāli. Priekš kaut kādas valstiņas, kur tādā Ķīnā vispār 2 miljoni vai 1,5 miljoni tāda ģerēviņa. Tur pat īsti pilsēta tā nav. Ja? Priekšpilsētas maza nomalīta tāda kaut kāda. Vietējā veikala apmeklētāju skaits. Kaut kā tur teica, ka Rojienā, kurā ir 3000 iedzīvotāji, izauguši vairāk NBA basketbolisti nekā Ķīnā un Indijā kopā. Jā, bet vai no tā es varu secināt, ka mums tauta var izdzīvot pie ļoti grūti, tikai tad, ja mums ir ļoti grūti apstākļi, tas ir jo sliktāk, jo labāk? Mēs esam baigi stipri tādās speciālistu lomās. Mums nav pieredzes valsts celtniecībā un nostiprināšanā. Jo to visu laiku ir organizējuši cilvēki, kur runā vāciski. Tad es viņus neuzskatu par vāciešiem, es viņus uzskatu par... Vāciski runājošie, ka tagad modē teikts. Tad mēs ilgu laiku esam dzīvojuši kultūrā, kur ir viena nācija, manuprāt, bet šīs nācijas augšslāņi runā vāciski un apakšslāņi runā latviski. Un tas nav nekas unikāls, tāpēc, ka, piemēram, Lietuvas Lielkunigaitijā bija 4 valodas. Ja? Tur bija poļu, latīņu, tad tā senkrievu vai senbaltkrievu valoda un lietuviešu valoda kā pēdējā. Zemnieku valoda. Ja? Un neviens to pa īpaši traģēdiju neuzskatīja. Ja? Tad teiksim, aristokrātija bija lietuviešu izcelsmes, bet viņi lietuviski nerunāja. Tā novērsās no savām nacionālajām saknēm. Jā, respektīvi tas nacionālais jautājums, jo viņš ir aktualizējies tikai kopš 19. gadsimta vidus. Ja, līdz tam jau runāja par kārtām, nevis par nācijām. Vai ne, bet ja nav valodas, tad mēs arī nevaram par kultūru runāt, par kultūras atšķirībām. Mēs tad nevaram vispār kaut kā to savu kultūras unikalitāti kopt un veidot, vai ne? Jā, es arī esmu par šo jautājumu domājis, un man liekas, tas mūsu tautas traģēdija arī iekš tā ir, ka mums nav bijusi iespēja uzkrāt šo kultūras mantojumu ilgi, jo principā katrai paudze ir jāsāk no nulles. Mums jau nav ne dzimtas māju, jo vienā brīdī 5. gads izpostīja, tad 2. tad ir tas vēl kaut kas, un katra paudze būtībā sāk no nulles. Un nav šī piederības sajūta, nav šī pienākuma sajūta, jo man jau nekā nav. Es neteiktu, ka būtu tik traki un tik drūmi, jo padomāt, cik daudz Latvijā ir muzeju. Pēc tam 95%.
Es tev varu apbēdināt, mēs abi mirsim. Jā, nē, tas skaidrs. Es pirms tevis, visticamāk, ja? Tad, ja pabrauc pa Latviju, tad regulāri tu redz norādes, muzejs tāds, muzejs šitāds, ja? Kā tik tie muzeji nav. Tur vienmēr ir kāds viens entuziasms, kas kaut ko vāc. Ja? Un kas kaut ko par to zina, un kas kaut kāda materiālas kultūras apliecinājums ir savācis. Ja? Jāpaskatās šodien Googlē vispār. Kaut kur ir jābūt statistikai, cik Latvijā ir muzeji. Bet es domāju, valsts finansēt no tiem varbūt ir 5% vai 10%. Pārsvarā ir tāda entuziasta muzeja. Tad jau var teikt, ka mums arī atsaucoties uz to, ko teica, kad tur, kur ieslēdzās valsts, kur ieslēdzās birokrātija, tur sākās sabrukums. Tad varētu teikt tā, ka mums ir tādas divas paralēlās pasaules. Ir tā it kā valsts, un tad ir tā latviešu tā ikdienas telpa, kurā viņi veido paralēli kaut kādas savas aktivitātes. Socialistiskā pārdales sistēma un ir tirgus ekonomika. Ja, to, piemēram, to ļoti labi medicīnā var redzēt. Ja, tie kolēģi, kas strādā tirgus apstākļos, ir augstu kvalificēti, labi nopelni, un viņiem ir arī klientūra. Un arī cilvēkiem ir ļoti skaidrs spēles noteikumi. Tas maksā tik, un sakrā naudu nāc. Valsts kaut kā maksāsim tiem ārstiem mazāk. Davai ietaupīsim uz to, ka nevis, teiksim, tai operācijai vajag tur 200 gramu spirta, bet ar 100 viņam toči jātiek cauri. Ja? Un tas izveido tādu tādu birokrātiju, kurā, teiksim, tam ārstam par to operāciju tur samaksā 2 reizes mazāk nekā viņa privāta praksē, un viņam vēl ir jāraksta visādi 55 papīri. 55 papīri, ja, lai pamatotu, kas tur viss, teiksim, ir izdarīts. Un tad, teiksim, ja rodās kaut kāds ČP, un medicīnā ČP taču vienmēr radīsies, ja, tad tev vēl tur, ja, ar vārdu sakot, tie ārsti, kas strādā tādā sociālismā valsts, viņi vienkārši tiek salauzti, vai ne? Diemžēl skolotājiem vēl trakāk. Jā, viņiem ir, nav izvēles, viņiem nav privātskolas. Vai ne? Jā, bet nav jau arī cilvēki nav spējīgi par to maksāt. Un, ja pat arī būtu, tad ir tāds atkal izlases kārtībā. Kaut gan cilvēki droši vien savam bērnam mēģināt pēdējo. Es vienmēr atceros Kalnu Kaibērnus, Piebalgā, tur blakus, tur, kur ir Aleksandram Kirštēnam dzimta zeme. Ja. Brāļiem Kaudzīšiem valsts, kā toreiz valsts maksāja par vienu skolnieku, par puiku, meitenēm nemaksāja, 1 rubli gadā. Jā. Par to, ka viņš tiek apmācīts. Ja? Tas ir tik, cik maksā viena aita. Ja? Govs maksāja 5 rubļus. Un tas ratiņš, tas vērpimais ratiņš, ko tie brati uztaisīt, maksāja uz 2 rubli. Ja? Tad, šāds finansējums. Ja? Šāds finansējums. Bet tā bija privāta darbības sfēra. Tad šis pagasts vai šī valsts pasūta viņam ārpakalpojumu, un viņi to ārpakalpojumu sniedz par tādu un tādu summu. Tā kā Rēnim bija 26 gadi, viņš jau bija nopircis to skolas māju par kaut kādiem, cik tur bija 600 rubļiem, laikam, par 600 aitām. Tad, ja. Tas ir 400 ratiņu pārdot, vai ne? Tad tā māja bija viņiem piederēja. Tur viņi skoloja skolēnus. Ja? Un viņi piepelnījās vēl. Viņi bija arī biznesmeņi. Viņi skoloja arī meitenes.
Jā, par kurām nemaksāja. Par valsts par nemaksāja. meiteņu izglītošanu maksāja vecāki. Vecāki valsts nemaksāja par meitenēm. Jā. Tās pat nav aitrvērts. Jā. Lai dzemdētu bērnus un audzinātu, nekādu skolu nevajag. Ja? To šodien bieži aizmirst, ka vissvarīgākais sievietei, vissvarīgākās zināšanas sievietei jau ir bez kādas izglītības. Ja? Tomēr labi būtu, ka viņi arī mācētu lasīt. Vajadzētu. Tur es domāju, ka tur mūsu programmā kādreiz būs arī kaucmindiešu izglītības atjaunošana. Ja? Tādā vidusskolas līmenī un augstskolas līmenī tur ir prototips Smaļņī augstdzimušo meiteņu institūts. Varbūt pabeidzot mūsu sarunu, saki, tu piekriti kandidēt tagad Eiropas parlamentā. Kas bija tava motivācija? Un pieņemsim tevi ievēl. Vienkārši cieņa pret Aleksandru Kirštēnu. Viņš man piezvanīja un viņš teica, ka būtu labi. Ja? Es viņu uzskatu par tādu viscienījamāko latviešu politiķi pēdējos 34, bet arī vairāk gados, ja viņš 80 gados. Tad kārtīgs cilvēks, kārtīgs vīrs, viņš man uzaicina, kāpēc ne? Bet es jau neuzskatu par politiķu un diez vai, tas, kad man neievēlēs, tas jau ir pilnīgi skaidrs, tas vienkārši nav iespējams, teorētiski. No pēdējās vietas, teiksim, ka kādu ievēlēt, ja? Bet redzēsim, kā uz priekšu tas attīstīsies, ja? Būs jau vēl pašvaldību vēlēšanas, Saeimas vēlēšanas, un kāda tur veidosies tā komanda, ja, kā tur tie cilvēki sanāks. Bet principā tie uzstādījumi, arī tie politiskie un nacionālie, arī tas... Tas ir simtprocentīgi, es zem tiem varu parakstīties, ja, tā kā, teiksim, piemēram, man patīk Šlesera saimnieciskā programma. Bet tas attiecās uz to nacionālo programmu. Ja? Tā nauda neatsver to zaudējumu? Nē. Ja? Tā kā, daudzām partijām jau kaut kas iedzīgs ir, ja? Un cienījams, bet šī ir tāda komanda, kurai var parakstīties zem visa. Ja? Paldies tev par sarunu. Paldies tev. Lai tavu jaunā grāmata atrod savu lasītāju. Paldies. Paldies.